Sveika tautā! Esmu Kurmenē, un Kurmenē šodien ir liela diena, Pēterdiena. Jā, netipiski, bet Pēterdienu šeit Kurmenē vēsturiski svin daudz plašāk nekā Jāņus. Re, kurmenieši jau ir uztaisījuši tirdziņu. Šeit ir gan kaut kāds koka karotītes, sēpurītes, groziņi, nu, un, protams, stādiņi. Viss tiek gatavots vakara baļļukam, bet jāiet blakus baznīcā. Baznīcas draudze šeit vairākas dienas ir kaut ko veidojusi. Būs ļoti interesanti paskatīties, kā šeit izskatās. Priesteris Mediņš 4 šeit turēs dievkalpojumu. Nu, un ar draudzi kopā, kā vienmēr, viss ir iztīrīts, viss ir skaists, smaržīgi, svaigs puķīts. Tiem, kam tas ir būtiski, laipni aicināt arī aplūkot šo vietu. Tātad parks ir skaisti nopļauts, tīrs, ir uzstādīts toalets, pat ūdeni, kur rokas nomazgāt. Jā, vecā muiža, arī skaistais parks, kurā vakarā notiks liels tingeltangels. Nu, viesi jau sāk sabraukt. Nu, te vecā mācītāja māja, kur arī draudze ir izveidojusi tādu kafejnīcu, klētiņa, kur arī ienāksim, pastīsimies. Tumšs, bet patīkami. Re, meitenes jūs gaida. Un garšīgas lietas. Nē, tā no kaņča, tā ir sula. Un tie ir garšīgie visādi cepumiņi, līdz pat kafijai. Tagad pārvietosimies uz parku otru pusi, kur jau šobrīd notiek darbība. Un šeit arī ir tipiski šie te keramiskie izstrādājumi. Var nopirkt dažādas interesantas melnā māla izstrādājumus. Dien! Jā, man ar tāds pelnu trauks ir. Jā. Te mēdz gadīties arī, ka bērni var ieslēgties un arī iemācīties daudz ko veidot no šī te māla. Šeit ir ceplis, un šeit ir prasmīgas skolotājas. Labdien! Šitem te cep augšā visu. Nu redz, un te mēs esam jau parka galā, kur ir tāda neliela estrāde, kas tiek gatavot jau, kā tumbas liek. Jo te vakarā būs lielais tusiņš, te būs bufete, dējas, koncerts un viss, kas var būt jautrs vasaras vakarā. Nu ko, jau tagad ir skaidrs, ka vakars būs vēls, un te būs diezgan trokšņaini. Re! Jau meitenes ar puķiem. Brauciet visi ciemos. Tieši tā. Ja jums paliek skumji, tad zināt, kur ir Kurmene. Pa pedāli un uz šejien. Te būs jautri. Līdz 4 rītā, teica. Tas ir nopietni.